Posoka par Joņeiti. Dzeivo dāls ar bobu, jīm bija dāls Joņeits. Dāls ar bobu numura palika Joņeits vīns pats. Tā Joņeits zāna godus kleida pa pasauli. Reiz īdams pa mežu jis atroda izjauktu skudru pyuzni. Joņeits sataisās slūteni i saslaucā visas skudreitis tā, kā bija pirmeit. Skudreitis par to bija ļoti pateicīgas i sacā Joņeišam, ka kaidu reizi atleidzinos. Joņeits, kā jau puisis bīdams, dūmo, nu kū tas skudreitis var atleidzinot. Jis gotoļuk. Nūgu upis molā atsasēda atsapyusti. Īraudzē Viļņūs izskolot upis molā zīvteni. Joņeits paņēma zīvteni i īmete atpakaļ ūdenī. Zīvtene bija ļoti pateicīga i sacā Joņeišam atleidzinos. Joņeits goja, īgo muižkunga sadā, pīkusa i aizmaga. Joņeiti atroda muižas kungs i sazasirdē, kur tāds knasis te var leist jo sadā i guļēt. Kungs izlika Joņeišam stropi, izbēra 3 maisi mogonu i lika Joņeišam pa dīnu i pa nakti salasēt. Joņeits raudoja, lasā visu dīnu, vokarā bija stipri pīkus, nūzaraudos aizmaga. Reitā, ka pazamūdās, redzē, ka mogonas jau bija salasētas maisūs. Joņeišam bija izpaleidzieši skudreitis. Tad kungs deva ūtru stropi, goja ar Joņeiti pastaigot, īmete upi gradzinu, lai Joņeits jū atrūn. Joņeits palika upis molā sādādams i raudodams. Pēc laicine zīvtene izmete molā gradzinu. Joņeits ar gradzinu aizgo prīceigs pie muižas kunga. Muižkungs bija ļoti porsteigts par Joņeiti i paņēma jū sev par dālu. I tai Joņeits dzeivo laimeigs.